Bet es domāju, ka konkurenti ir ļoti spēcīgi. Kāda ir komanda vispār? Pilna optimisma. Vai pirmo gadu vispār? Jau vairākus gadus. Kāda ir panākuma? Pagājās bija neatceros, bet pēdējie nebija. Un kādas ir ieceres šogad? Šogad vienmēr tās labākās. Rajona padomes priekšsēdētāja vietnieks. Jūs jau izbraucies uz to rulli. Nē, Kāda es ir tā komanda? izmēģinājumu brauciens. Īstais man būs tūlīt otrais brauciens no sākuma. Vai kolēģis teica, ka tas esot tā kā pašvaldībās skriet uz vienu pusi, bet nu tā situācija. Grib izdarīt labi, vienalga nekas labi nesanāk apmēram tā, jā, ko runā, jā. Vispār šodien var atslēgties no visu, kas ir valstī, kas ir pašvaldībās. Oi, nē, vienas dienas laikā vispār var droši vien, jā, jo azarts laikam tomēr diezgan liels būtu. Azartu rosināja daži īpaši sagatavoti pārsteigumi. Nāks kā ierast, acīm redzot, ar tām, jā, ar visām tām lietām. Parasti, zinu, lielā daļā pašvaldība arī pirmdien ir iedzīvotāju pieņemšanas diena, un tad ir tā, ka tas svētdienas, un tādā labā noskaņojumā aizēja, tad Madonas līdz stadionā pirmdienas sporta vakaram un labu nevienmēr izdodas garstāvokļa spēlēm bija ieradušās 30 komandas, arī Saeimas un Modeļu sadraudzības pilsētas Lietuva komanda no Alikšķiem. Jā, pēc šī pasākuma noteikti jānāk visi, jā, un es domāju, ka mēs atrisināsim visas problēmas. Vai ir pieredze sporta sacensībās šodien? Pieredze? Nē, protams, iespēja robežās piedalos, bet, protams, jau kā amatieris. Ziniet, šodien ir tikai sports, tikai tāda sadrautība un laba pašsajūta, bet, nu, ja mēs atgriežamies tomēr pie kaut kādām problēmām, kas ir pašvaldībās pie nopietniem, ko jūs teiktu, kas ir svarīgākais un vai šī ir vieta, kur var arī, nu, kaut kādā ziņā izdiskutēt savas lietas? Nē, nu, protams, es domāju, ka pluss pie sacensībām tas, ka mēs tiekamies ar kolēģiem, jā, un faktiski, ja cilvēki gaida no gada šīs tikšanās vienreiz ziemā, vienreiz vasarā. Un tie sportiskie rezultāti, es domāju, ir otrā vietā. Vairāk ir tas cilvēciskais faktors, kas viss šeit ir iekšā, šī tikšanās un kopības sajūta un vispārēji. Problēmas, protams, mums ir ļoti daudz, un pirmās vienmēr ir finanses, jā, jo resursi, ko mēs varam tās lietas savu cilvēku labu atrisināt. Bet negribas šodien par problēmu runāt. Kā ir ar finansēm, lai uzrīkot pašvaldību mačus, vai tur problēmas? Ir. Tāpat kā vienmēr ir problēmas, jā, un ļoti smagi rīkotājiem un viss cieņi ir šodien madoniešiem par to, jo tas nav viegli sarīkot, jā. Bet, nu, katrs maksā dalības maksu, bet nu, tās ir problēmas, pat ir problēmas, vai maksāt komandu piedalīšanos tur. Es negribu sameloties. Principā tradīcija tā, kad sporta spēles notiek tur, kas iepriekšējā sezonā ir vinnējis, bet pagājušajā ziemas sporta spēlēs es biju slims. Pats nepiedalījos, līdz ar to es tāds mirklī nevar pateikt, negribu nokļūdīties. Paldies! Pašvaldību sporta spēlēm rodas labas tradīcijas. Ja pagājušajā gadā Rēzeknē pirmo reizi startēja Saeimas komanda, tad šogad arī tradicionāli jau Saeimas komanda startēs. Un mūsu spēlēm ir tāds neliels startautisks svars tiek pielikts, jo šodien startē mūsu draugi no Lietuvas, no mūsu sadraudzības rajona, no Alikšķiem. Es gribētu novēlēt šajā saulainajā vasarā šodien nedaudz saulīti, veiksmi un interesantus startus, labu atpūtu un daudz patīkumu emociju. Paldies!
Jāuzslavā apsveikumā Madonas pirmtauta šodienas pašvaldniekus mobilizē cīņā ar senču ritmiem. Centra rajona. Vai trenēties sumā? Nē, pirmo reizi. Kāds galvenais šajā sporta veidā? Piedalīties. Parastāvoklis. Bet šajā tērpā, lai izcīnītu uzvaru, kas ir galvenais? Izbrūst otru laukā no Kofērtējumā spēcīgākā izrādījās Valmieras, 2. Rēzeknes un 3. Rīgas rajona pārstāvi. Mūžīgā. Kā jūs sauc? Jāna. Paldies. Es domāju, sākumā ar to, kas bija publikai īpatnējs un kas bija tāds pirmreizīgs, kas ir organizēti nav visi pasākumi un daži piedalās organizēšanas pasākumos un vēl nodarbināt citos tā kā sportā būs daudz lielāks skaits, kas piedalīsies. Vai cerības uzvarēt? Cerības vienmēr ir uzvarēt, bet paši mājās jau pieklāja prasa arī nedaudz piekāpties tālākiem vai tuvākiem viesiem. Tā ir diplomātija, nu tomēr. Es tomēr ceru, ka cerības ir pēdējās un mūsu cerības tomēr ir uzvarēt. Patīkam šogad ir Anišķa komanda. Arī sportiskā formā pirmo reizi, kā ir, teiksim, ir jau sadarbības partneri Vācijā, ir arī Ramtā. Tas nozīmē, ka nākamajā Madonai nebūs jāuzņem tauta, ja? Kur tad pašvaldības spēles? Mums šī sadarbība ir vēl atklātāka kā ar Raplu, bet vēl nav sasniegts to līmeni, kas ar Vāciju. Dabiski Vācija pat tāli atbrauc sporta komanda, bet Anišķi ļoti atsaucīgi un ļoti ilgā laikā sagatavojas komandu un mēra padomnieks, kurš aizvakar ielidoja no Sicīlijas, jo šodien ir Madona un sporto. Lai gan zinām, ka Madona pirmās 3 godāks neieguva, ja, bet tomēr kauss ir mājās. Jā, mēs šogad atkāpāmies no tāda reglamenta, kad apbalvo kopvērtējumā pirmās 3 vietas. Mēs apbalvojām pirmās 6 vietas. Un tā kādu no kausiem iegūta 19 rajonu pašvaldnieki, arī madonieši. Mēs Andersoni, Mans Kulkstens, Atis no Madonas. Kausus izcīnīja komandas sporta veidos startējot. Man iepriecinoši tas fakts, ka mūsu dāvātie kausi aizceļoja pavisam uz 19 rajoniem, jo tas tiešām ir patīkami, ka 19 rajonos būs atmiņas par Madonas spēli. Parādā paliku Paulu rajonā, man aplausi Paulu rajonā!
Mūsu kaimiņiem aizkrāpus rajona aplausi. Alūksniešiem veiksmi. Daugavpilieši. Aplausi mūsu kaimiņiem. Iepriekšējā gada otrās vietas ieguvējuši Daugavpiliešiem. Sveiciens kaimiņiem Jēkabpils rajonā. Zemgalei, Jelgavas pilsēta. Krāslajiešiem! Kursimi Kuldīgai! Tikpašīgi vēl joprojām ir! Otrais sveiciens! Reidi gatavojās laikam volejbola spēlēs, kuriem veiksmīgi. Rēzekniešiem! Un vēl Rēzeknes rajons pirmā skaitā. Laikam miljoni vairāk pārstāv. Pašvaldība lietas pārvaldēs sveiciens vēlreiz. Lai jums veicas, un tagad ir mums veiksies. Rīgas dome aizmetinājusi kaut kādu tur pasmetanu vēl nosaukumu apakšā. Laikam pirmā vieta rakstīt. Centra rajonam Rīgai! Braucot Rīgā mēs vienmēr iebraucam pa priekšu Latgales priekšpilsētā. Rīgas rajons ļoti nosvērts šodien. Sauliniekiem sveiciens! Aplausi Tausu rajonā! Lai mēs redzam jūs sejas! Tukumniekiem sveiciens! Valkas rajonam aplausi! Valmieras rajons! Malači mūsu kaimiņi! Kaimiņu Republikas Kariškai rajonas pārstāvjies! Un pārceļ augstāk to uzrakstu Madonas rajonam! Iepriekšā gada uzvarētājiem! Sveiciens! Nu, tur gan ir paši labākie, pašlaik nostājušies. Pārējās sildās, lai arī šogad labi nostartētu. Un Latgales televīzija uzņem gājieni, kurš būs šīs sacensību tausmaks. Un tagad no priekšas. Vidzemes čempionāta trešais posms šautriņu mešanā aizvadīts Madonā. Uz to ieradās šīs sportceļotāji no Gulbenes, Cēsu, Bauskas, Daugavpils, Rīgas un Madonas rajoniem. 26 dalībnieku vīriešu un 10 sieviešu konkurencē. Kāds būs 6 sacensību garā čempionāta vidusposms Rīgas un Madonas rajoniem. 26 dalībnieku vīriešu konkurencē un 10 sievietes. Un pēc pusdienas pārtraukuma 13. Pašlaik sākās stāsts sacensības ar skāpekti. Lūdzu, skatīt!
uzvārds pret kaut ko citu. Tūlīt pat. Gāju mainīt un jūs tā mani pārtvērāt. Vispār ir priekšā priekšsēdētājiem pašiem kādas sacensības tieši? Pat priekšsēdētājiem ir 3 cīņa. Greizais velosipēds, arbalets un sumo cīņa. Vai ir treniņi bijuši? Nav. Japānā vēl kur? Mēs te teorētiski apguvām, bet šodien mēs praksē mēģināsim parādīt. Tas ir jaunums vispār? Sumo cīņa. Es domāju, ka priekš Madonas noteikti. Mākļas arī iespēlēs, vai ne? Nē, nav bijis. Bet vēl ir jaunums Madonā. Es domāju, ka tas varētu būt jau no sporta veidiem. No tā, kā tiek organizēts šodien, visu šī diena. Madonā šodien 27. novembrī pirmo reizi notiek tātad Vidzemes čempionāts šautriņu mešanā, 3. posms un Madonas rajona atklātais čempionāts šautriņu mešanā. Tātad pavisam ir ieradušies 26 dalībnieki vīriešu konkurencē un 10 dalībnieki sieviešu konkurencē. Pārstāvi ir no Gulbens rajona, no Cēsu rajona, no Rīgas, no Bauskas, no Daugavpils, arī no Madonas startēja. Es gribēju prasīt, kā ir, vai ir iespēja izlīst cīņas sākās jau pulksten 13:00 un patreiz notiek fināla sacensības vīriešiem. Tūlīt, kā beigsies sacensības vīriešiem, fināla sacensības sāksies arī sievietēm. Tātad šo pasākumu atbalsta kafejnīca Rāte, kurā šis te pasākums arī notiek. Ar savu atbalstu arī nav lieguši tādas firmas kā Signāls EM, SIA AP Motors, SIA Sports, tātad Shell eļļu izplatītāji Vidzemes reģionā, Madonas rajona padome, un arī savu atbalstu ir sniegusi būvfirma Nels. Kā šautriņu kā sporta veids, es domāju, ka nav īpaši viens no senākajiem sporta veidiem. Tātad Latvijā šis sporta veids ir sācis kultivēties apmēram 10 gadus atpakaļ, kad tā nopietni cilvēki ir ņēmušies un strādā. Patreiz lielākie šautriņu mešanas centri, tātad Vidzemē tā ir Gulbene, Cēsis, Rīgā ir darta klubs, Latvijā ir arī Latvijas darta līga, un tātad šautriņu mešana maz pamazām ir iegūsi lielu popularitāti iedzīvotāju vidū. Ar šo sporta veidu var nodarboties jau no 3 gadu vecuma līdz pat firmām vecumam. No visi, kas ir valstī, kas ir pašvaldībās. Madonieši ir bijuši diezgan pakūtri, Madonā šis sporta veids nav tik populārs. Azartu rosināja daži īpaši sagatavoti pārsteigumi. No Madonas rajona šoreiz startēja tikai 2 pārstāvji. Un ar īpašām vietām viņi nevar izcelties, bet gan jau trenēsies. Latvijas čempionāts posms, kas šeit noteikti. Tas nav Latvijas čempionāta posms, tas ir Vidzemes čempionāta 3. posms. Pavisam Vidzemes čempionātā ir 6 posmi, un Madonas posms ir viens no čempionāta posmiem. Noteikti, lai nāk visi, jā, un es domāju, ka mēs atrisināsim visas problēmas. Jā, tā būs labāk. Drīz būs jāprāt. Vai ir pieredze sporta sacensībās? Pirmais jautājums, ko esam vienkārši. Pieredze? Ko esam? Nē, protams, iespēja robežās piedalos. Bet, protams, jau kamatī. Faktiski 2 organizācijas no Latvijas dārts kluba. Šodien ir tikai sports, tikai tāda sadraudzība un laba pašsajūta. Latvijas dārts federācijā. Ja mēs atgriežamies tomēr pie kaut kādām problēmām, kas ir pašvaldībās, pie nopietnības, Tas ir cēlies no Anglijas, praktiski no visas šī ir vieta, kur var arī kaut kādā ziņā izdiskutēt savas lietas. Sācies tas viss ir, kur teiksim, domāju, ka plus pie sacensībām tas, ka mēs tiekamies ar kolēģiem, jā, un faktiski, ja ir cilvēki gaida no gadu šīs tikšanās vienreiz ziemā, vienreiz vasarā. Medībās nevar iet, tie sportiskie rezultāti, es domāju, ir otrā vietā. Vairāk ir tas cilvēciskais faktors, kas viss šeit ir iekšā. Šajos laikos vīriem pievienojas arī sievietes. Problēmas, protams, mums ir ļoti daudz. Un pirmās, ka vienmēr ir fināls. Tātad, cik resursa, ko mēs varam tās lietas savu cilvēku labi atrisināt. Latvijā šobrīd ir no 89. gada. Vai ir ar finansējumu, lai uzrīkot pašvaldību mačus, vai tur problēmas nekad nav? Jānis Straumi. Ir. Tāpat kā vienmēr.
vienmēr ir problēmas. Ļoti smagiem rīkotājiem un viss cieņi ir šodien madoniešiem par to, jo tas nav viegli sarīkot. Bet katrs maksā dalības maksu, bet tās ir problēmas. Pat ir problēmas apmaksāt komandu piedalīšanos. Jā, no malas skatoties, teiksim, kas neko nesaprot, izlaiks, ka tādā nekošanās vien ir. Principā tā tradīcija tā, kad sporta spēles notiek tur, kas iepriekšējā sezonā ir vinnējis. Bet pagājušajā ziemas sporta spēlēs es biju slims, pats nepiedalījos, līdz ar to es tāds mirklī nevar pateikt, negrib nokļūdīties. Paldies! Un tur ir jābeidz, ir precīzi ar dubulto sektoru, ko nevar vienkārši tāpat ņemt un kaut kur mest mērķi. Tā ir spēle tāda ar stipriem nerviem vīriem. Tātad es saprotu, ka tie noteikumi tādi 501 un tādi mīnusu ar attiecīgo sektoru palīdzību. Ja trāpa, tad nomīnuso. Un kā varētu pāris vārdos pieaicināt to, kas varbūt vēl nav paņēmis šīs šautriņas rokās, ko viņam pateikt, kas tad ir galvenais, kā tad trāpīt mēķi, vai tie ir nervi tomēr, vai, es nezinu, precizitāte kaut kāda nosacīta, vai? Šautriņās pirmām kārtām tas ir vajag azartu, sportisko azartu. Ja tā nav, tad neviens sporta veids nav interesants. Šautriņas ir praktiski tā, ka, ja vienreiz sācis spēlēt tās, tad tas vīrus ir iemeties organismā un no tā vairs nevar attiekt. Jā, es zinu, ka prezidents, respektīvi, tu esi bijis arī starptautiskās sacensībās. Jā, praktiski tā, teiksim, es ar Ivaru Ādamsonu no Rubenes esam sasnieguši starptautiskā mērogā lielākos panākumus Latvijā. Mēs esam 2 reizes Eiropas kausos bijuši 9. vietā pāris. Tas ir labi. Tas ir ļoti augsti, jā. Tāda kurioza. Tās ovācijas blakus zālē. Kuriozi ir, pārsvarā īpaši jau nekāda kurioza nav. Galvenie kuriozi ir, kad iemet kā Robins Huds šautriņā, bet skaitļi vēl tikai viena tā šautriņa, kas ir ar abertumieši. Latvijā šo izklaidējošo sporta veidu ieviesis sporta meistars Jānis Strāva. Ir uzskata, ka tas piemērots no 3 gadiem līdz 7 vecumam. Mēs Andersona mans pulksteins attīst no Madonas. Vispār spēlē, kur jātrāpa mērķi, ir tā, ka šautriņās nav galvenais trāpīt centrā. Šautriņās ir galvenais trāpīt trīskāršajā sektorā, jo šeit visi punkti ir trīskāršajā. Vienīgi līdzīgi tas, ka jau pēc piena, tātad tas arī ir pēc piena. Ja ir piens, tad ir piens, jā. Piens ir visur ir piens. Sveicināti, iepazīsimies. Jā, man sauc Ligita Vilks. Tātad es jau saprotu, slinkie vīrieši te niekojas, bet ko tad čaklās daļās dzimuma pārstāvis dara šeit? Daļās dzimuma pārstāvis tieši tāpat kā vīrieši met šautriņas. Vai tas ir šis sieviešu sporta veids? Tas ir gan sieviešu, gan bērnu, gan jauniešu, gan arī vecļaužu sporta veids. Jā, un cik ilgi jūs nodarbojaties tā nopietnāk? Kad 7 gadi. Kāda ir panākuma? Teiksim tā, stabili 4 niekā. Tas varētu būt tas, teiksim, kas ir tas, kā lai saka, ir, protams, pirmās vietas, ir ārzemēs, bet šeit Latvijā ir stabils 4 nieks. Ko jūs teiktu, lai popularizētu šo sporta veidu starp sievietēm? Mīļās meitenes, nāciet piedalīties, tas ir kolosāls veids, kā tikt vaļā no mājas rūpēm un mazliet koncentrēties kaut kam pavisam citam. Lūdzu, pasakiet tātad 3 galvenās lietas, kas jāievēro. Ja jūs domājat šautriņās, ka galvenais ir mest, tad nē, galvenais ir nervi. Tā ir atslodze, tātad nervi, 2. ir mācēt skaitīt, un 3. ir tikai mācēt mest šautriņas. Jā, par to pirmo tātad. Kā vispār ir ar nerviem mūsu sabiedrībā? Pieredze rāda, ka ko saka, šūpojās, un dikti daudz šūpojās. Ja tu spēj zaudēt smuki, ir ļoti skaisti. Ja tu zaudē nervozi,
Jūs paši ziniet, kas notiek. Jā, jūs sakat nervu. Tātad šī ir liela nervu slodze. Bet vai tas vēl vairāk nebojā to nervu sistēmu? Es domāju, ka nē. Tā ir koncentrēšanās. Tā ir attīrīšanās savā veidā. Tas ir jauki. Nu, tā tas stipras nervus var novēlēt. Paldies, lai tā būtu. Tas ir visgrūtākais. Kā jūs sauc? Kanta. Jūs no Rīgas? Jā, centra rajona. Vai trenēties sumā? Nē. Pirmo reizi. Kas galvenais šajā sporta veidā? Piedalīties. Nu, bet Kara stāvoklis. Bet šajā tērpā, lai izcīnītu uzvaru, kas ir galvenais? Izgrūst otru laukā no apaļa. Kofērtējumā spēcīgākie izrādījās Valmieras, 2. Rēzeknes un 3. Rīgas rajona pārstāvi. Bet Kā jūs sauc? Jāna. es domāju, sākumā ar to, kas bija publikai īpatnējs un kas bija tāds pirmreizīgs, kas citur nekur nebija. Es domāju, ka pirmo reizi šādā lielā pasākumā pašvaldības sporta spēļu vēsturē mēs izmantojām Latvijas gumijliecēju kluba inventāru. Tas ir lielo balvu, sumo, greizo velosipēdu un Latgales Rīga Eduarda Lapsiņa piedāvāto arbaletu. Tas bija pirmo reizi. Un es domāju, ka tas arī ieviesa tādas pozitīvas emocijas un svaigas asinis iedzina šo sporta spēļu vēsturē. Kā gāja komandā? Tieši par Madonas rajonu komandu iet runa. Madonieši cīnījās drosmīgi, varonīgi, 4. vietu izcīnījām 30 komandu konkurencē. Tas nozīmē, ka nākošgad Madonai nebūs jāuzņem tauta, ja? Kur tad pašvaldības spēles? Nākošgad tiešām madoniešiem nebūs jāuzņem. Nākošgad vasaras sporta spēles notiek Rīgas rajona Murjāņos. Neskatoties uz to, ka Valmiera aizved kausu? Jā, neskatoties uz to, jo Valmiera uzvarēja šā gada ziemas spēlēs un Valmieras rajonā notiks ziemas sporta spēles. Vēl par kausiem. Lai gan zinām, ka Madona pirmās 3 godalgas neieguva, ja, bet tomēr kausi ir mājās. Jā, mēs šogad atkāpāmies no tāda reglamenta, kad apbalvo kofērtējumā pirmās 3 vietas. Mēs apbalvojām pirmās 6 vietas. Un tā kādu no kausiem iegūta 19 rajonu pašvārnieki, arī madonieši. Ines Andersoni, Imants Pulkstens, LTS no Madonas. Kausus izcīnīja komandas sporta veidos startējot. Un man iepriecinoši tas fakts, ka mūsu dāvātie kausi aizceļoja pavisam uz 19 rajoniem, jo tas tiešām ir patīkami, ka 19 rajonos būs atmiņas par Madonas spēlēm. Ja esimerkiksi kattorakenteissa ja kattopinnutteissa tämä meidän verkko-organisaatio on toimittanut kattoja muun muassa Lillehammerin olympialaisten jääkiekkoareenalle. Suomessa Hartwall-areenan kattorakenteet ja kate on meidän verkko-organisaatiostamme lähtöisin. So for instance, our network partners have supplied the road construction. Mēs vienkārši redzējām, braucot, tur bija tas narkomāls, kā viņu tur sauc, kā viņam ir Turkins. Es domāju, ka viņš vienkārši savas intereses. Hokejs un patiešām es viss ir novēlams tālāk, lai hokejs jums attīstās. Jūs zināt, ka hokejs šodien ļoti populārs ir Latvijā. Un tas ir vienīgais sports veids, kas šodien reāli var pretendēt uz augšup. Un es ceru, ka mēs ar jums skatīsimies noteikti mūsu izlases olimpiāda Amerikā. Bet tas tā preambula.